Man jums tāds jautājums, jums kādreiz mamma ar tēti sadusmojās uz jums? Ir kādreiz tā gadījies? Kāpēc viņi sadusmojās? Tāpēc, ka neklausa. Tāpēc, ka neklausa, jā. Ziniet kā, tad, kad es biju jūsu vecumā, man ir māsa un brālis. Māsa man ir gadu vecāka, bet brālis 3 gadus jaunāks. Un mēs dzīvojām daudzstāvu mājā, tādā kā tur ārā. Un mēs gājām ārā kopā ar sēdz bērniem spēlēties. Un mums bija pie mājas tāds grāvis, un tas bija visinteresantākais, jo tur bija ūdens, nebija dziļš, tur viss kaut kas interesants notika. Un parasti bija tā, kad mēs ar māsu pirmās ienācām mājās un brālis pēdējais. Un brālis vienmēr bija nošmulējies, viņam bija slapjas drēbes, kaut kur nogāzies. Mamma vienmēr dusmojās uz mums, jo mēs bijām vecākās māsas, mums brālis bija jāpieskata. Un tagad man pašai ir bērni, un es arī kādreiz sadusmojos uz saviem bērniem, tāpēc, ka viņi man kādreiz runā pretī, neklausa. Es viņiem kaut ko lieku izdarīt, un viņi man, es tulīt, man te vēl bišķīt jāpaskatās telefons, un tad es nomazgāšu to šķīvi, un tā pienāk nākošais rīts, un šķīvs vēl joprojām nav nomazgāts. Un tad kādreiz man sanāk dusmas. Lūk, un šodien es jums pārmaiņas pēc izlasīšu vienu stāstiņu, labi? Nebūs garš, un tas stāstiņš būs par Pēteri. Pēteris ir rakstnieks, un viņš raksta šo stāstiņu tad, kad viņš bija mazs. Rakstnieks Pēteris Rozengers no savas bērnības atstāsta šādu notikumu. Viņa tēvs ir bijis ļoti stingrs. Apgrūtināts ar darbu un rūpēm, viņš ar vienu ir bijis visai nopietns, tāpēc bērniem no viņa bija bailes. Kādu dienu mazais Pēteris bija kaut ko izdarījis, par ko viņam tiešām bija jābīstas no tēva dusmām. Ko darīt, lai tiktu cauri ar veselu ādu? Viņš steigšus ielīda lielā pulksteņa kastē, tur viņš būs drošībā un varēs nogaidīt, kamēr tēvam pāriet dusmas. Caur atslēgas caurumu viņš redzēja, cik dusmīgs ir tēvs par viņa nedarbu un kā viņš izsūta vēstnešus, lai tie atved Pēteri pie viņa. Bet visa meklēšana bija velta. Neviens nezināja, kur zēns palicis, vai viņš iekritis kādā bezdibenī, vai aiz bailēm nodarījis sev kādu ļaunumu. Neviens to nezināja, puika nekur nebija atrodams. Kad tēvs bija palicis viens, viņš caur atslēgas caurumu redzēja kaut ko, ko nekad nebija varējis iedomāties. Viņš redzēja, kā citkārt stingrais tēvs uzlika rokas uz acīm un raudāja, rūkti raudāja par savu mīļo Pēteri. Un tikko Pēters ieraudzīja tēva asaras, viņš tūlīt pat atstāja savu paslēptuvi un raudādams metās tēvam ap kaklu. No šā laika viņš zināja, kā izskatās tēva sirdī. Man ir tāds jautājums. Vai jūsu vecākiem arī kādreiz asaras sanāk acīs, kad jūs neklausat? Un kas ir tās zāles, lai tās asaras nebūtu? Kā mēs varam izārstēt tās asariņas, lai mammai un tētim nebūtu viņas gan sirsniņā? Citreiz ir tā, ka varbūt mamma tēti neraud, bet sirsniņā tās asariņas ir. Kā jūs domājat, bērni? Ir kaut kādas zāles pret tām asariņām? Ko? Andrej, ir kādas zāles? Ir Eliņa kādas zāles, lai tās asariņas nebūtu mammai un tētim? Ko? Ir? Samīļošana. Jā, samīļošana. Vēl kaut kas? Atvainoties. Jā, atvainoties. Tad, Andrej, varbūt tev vēl kāds variants ir? Iepriecināt. Un galvenais paklausīt. Tā kā, mīļie bērni, es zinu, ka jūs esat ļoti paklausīgi saviem vecākiem, bet mums vienmēr kādreiz sanāk kaut kāda ķibele, kaut kas nepaklausīt. Arī man savam tētim kādreiz sanāk kaut kas nepaklausīt. Tad atceraties, ka vienmēr tās labās zāles ir lūgt piedošanu, samīļot un mammai un tētim iedot buču uz vaigu. Labi? Paldies jums!